Labdien! Šonedēļ Eiropas parlaments sanāca Strasbūrā uz rudens sesijas sākumu un viena no svarīgākajām ikgadējām debatēm par stāvokli Eiropas Savienībā. Deputāti šajās debatēs uzklausīja Eiropas komisijas priekšsēdētāju Ursulu Fonderlejenu. Un šoreiz, vismaz vārdos, viņa beidzot pateica to, ko daudzi no mums jau sen uzskata par pašsaprotamu. Eiropas drošība ir prioritāte. Tā ir, un tai bija jābūt jau vakar, aizvakar un pirms pāris gadiem. Tagad jautājums ir viens. Vai vārdiem sekos reāli darbi? Fonderlejena solīja vairākas iniciatīvas. 19. sankciju pakotni pret Krieviju, atbalstu Ukrainas bruņotajiem spēkiem, pastiprināt Eiropas Savienības robežu aizsardzību un atteikšanos no Krievijas fosilajiem resursiem. Tātad regulējumi, pie kā šobrīd jau strādājam Eiropas parlamentā. Visi šie virzieni ir pareizi, bet joprojām pārāk daudz paliek deklarāciju līmenī. Eiropai vairs nav laika gaidīt. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā drošība un spēja sevi aizstāvēt ir izdzīvošanas jautājums. Nevis kārtējā politiskā programma vai vēl trakāk zaļais eksperiments. Tieši par šo runāja arī debatēs par Eiropas Savienības un ASV tirdzniecības attiecībām. Mums ar ASV ir daudz kopīgi, bet šobrīd mūsu sadarbība nav īsti līdzsvarota. Ir tarifi. Eiropas eksportētājiem nav vienlīdzīga iespēja ar ASV eksportētājiem. Mēs gribam partnerību, bet nedrīkstam būt naivi. Tādēļ mēs prasām 3 lietas – skaidru juridisku ietvaru, mehānismu, kas ļauj šo nolīgumu pārskatīt ar konkrētiem termiņiem un ceļa karti uz tiešām brīvu tirdzniecības zonu starp abām lielākajām demokrātiskajām ekonomikām pasaulē. Tikmēr parlaments arī turpināja darbu pie būtiskiem ziņojumiem par Ukrainu, gan 2023. gan 2024. gada izvērtējumu dokumentiem, kuros uzsvērts. Atbalsts Ukrainai nedrīkst vājināties. Tikmēr arī pieņēmām rezolūciju par Moldovas noturības stiprināšanu. Krievijas hibrīda draudi tā ir realitāte, un ne tikai pie frontes līnijām Ukrainā. Un Eiropas Savienība un NATO šonedēļ pieredzēja arī tiešu militāru provokāciju. Krievija ar cik vismaz ir zināms, aptuveni 20 droniem pārkāpa Polijas gaisa telpu, NATO gaisa telpu. Tā nebija kļūda un tā nebija nejaušība. Lai gan Kremlis, protams, teiks, ka tas nenotika vai tā bija tehniska kļūme. Nē, tā bija militāra provokācija. Šis nav negadījums. Tā ir apzināta stratēģija. Pārbaudīt robežas, testēt mūsu reakciju, iebiedēt Ukrainas sabiedrotos un pieredināt Eiropu pie kara kā ikdienas realitātes. Šādā situācijā mēs nedrīkstam palikt novērotāju lomā. Zapat mācības sākas jau 12. septembrī. Latvijas robeža ar Krieviju vismaz mācību laikā ir jāslēdz. Gaisa telpa ir jāaizsargā. Arī virs Ukrainas rietumiem. Strādājam arī pie ļoti praktiski instrumenti. Tā sauktā aizsardzības mini-omnibusa, par ko esmu atbildīgs Eiropas parlamenta ziņotājs. Tas ir vadu darbu pie šī likumprojekta parlamentā. Ar to plānots atvērt Eiropas Savienības finansējuma instrumentus, piemēram, kohēzijas fondu un tā izmantošanu aizsardzības un drošības vajadzībām. Darbs komitejā pēdējo mēnešu laikā ir bijis ļoti intensīvs, bet šonedēļ panākuši vienošanās arī pašos sarežģītākajos punktos. Un jau 23. septembrī paredzēts balsojums komitejā. Un ja viss noritēs kā plānots, šis būs reāls instruments, kā palīdzēt dalību valstīm. Tostarp Latvijai finansēt aizsardzības vajadzības no Eiropas fondu un programmu budžeta. Tā atslogojot gan nacionālos līdzekļus no citām prioritātēm. Tad būs mūsu, protams, valdības rokās šo izmantot šo iespēju pilnvērtīgi atslogojot arī nacionālo budžetu. Bet laiks rādīs, vai Latvijā valdība ir gatava to izdarīt un diezgan īsā termiņā. Papildus tam šonedēļ Strasbūrā notika vēl vairākas būtiskas debats par nepieciešamību apturēt masveidu migrāciju un aizsargāt mūsu sievietes un bērnus, par Eiropas demokrātijas vairogu, lai pasargātu Eiropas Savienības vēlēšanas no ārvalstu ietekmes un hibrīda draudiem, par satelīta sistēmu traucējumiem, kas apdraud gaisa un jūras satiksmi, un nepieciešamību pēc noturības arī šajā frontē. Un, protams, par to, kā nodrošināt taisnīgu mieru Ukrainai. Mieru, kas balstīts uz taisnīgumu, nevis uz piekāpšanos agresoram. Un noslēgumā, manuprāt, ir svarīgi dati no jaunākā Eirobarometra, kas ilustrē visu iepriekš minēto.
76% Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka Eiropas Savienībai jāspēj aizsargāt sevi no starptautiskiem draudiem. Eiropā līdzīgās domās ir 68% iedzīvotāji. 42% Latvijas iedzīvotāji kā galveno prioritāti min tieši aizsardzību un drošību. Tas ir būtiski vairāk nekā Eiropas Savienībā vidēji. Tas ir 37%. Lai gan arī Eiropas līmenī tā ir visbiežāk minētā prioritāte. 91% Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka Eiropas Savienības valstīm jāstrādā kopā, lai stātos pretī globālajiem izaicinājumiem. Un 90% Eiropā domā tieši tāpat. Šie rādītāji ir skaidrs signāls, Latvijas sabiedrība saprot, kas ir svarīgi. Un Latvijas nostāja nav izņēmums. Tā ir daļa no plašākas tendences. Eiropieši grib, lai Eiropa kļūst stiprāka, drošāka, konkurētspējīgāka un spējīgi rīkoties. Ne tikai runāt. Un mūsu uzdevums ir to panākt. Paldies, ka sekojāt, un uz drīz jau tikšanos. Atā!